Tad šī ir pamācība, kā pareizi sataisīt ūdenspīgu. Paņemam kolbu un apmēram līdz pusē pieliejam ar ūdeni. Uz apmēru pārbaudam. Ievietojam pārējo no ūdenspīgas, māla trauciņš. Paņemam tabaku. Viņi ļoti sklami smaržo. Paņemam tabakas gabaliņu un viņu izdrupinam. Tā uzmanīgi ievietojam. Man ir auss. Šādi aiziet mazāk tabaka un efekts apmēram tas pats. Uzmanīgi ar pirkstiem viņu. Gaismas sūdīgi novietojam. Notīram pirkstus no atlikušās tabaks, lai viņi neizniekot un citām reizēm paliktu. Noslaukam rokas. Paņemam šādu te foliju gabaliņu un izveidojam spirāli. Šādu piesveidot spirāli. Tā nav jārāda tikai ūdenspīga, tā jārāda tieši tas, ko es darīju. Uzmanīgi jāizveido, lai nebūtu pārāk biezi. Salokam, kā lemešnīcu. Uzmanīgi novietojam augšpusē, bet svarīgi, lai nebūtu pārāk ciet, pārāk biezi viņi, savādāk siltumu nevajag izcelt. Paņemam jaunu foliju. Ja ir biezais, tad pietiek ar vienu kārtu, ja ir parastais folijas lūk šāds, tad jānoplēš apmēram šāds gabals un jāsatiņ 4 kārtā. Tad novietojam foliju. Paņemam adatu un diezgan pohujā duram caurumus. Laiks dedzināt ogli. Ir pastāsts, no kurienes jādedzina? Jā, ieteicams dedzināt apakšā, kamēr viņi visi sāk šādas foršas sprakšķēt. Pietiek. Gaidam, kamēr viņi nosprakš. Tikmēr mēs varam izveidot šādu foliju. Tā teikt, tornīt, ko aptīt apkārt, gadījumā, ja saslīt kaut kas, lai neizkrīt un lai ilgāk siltums turās. Tornīt. Gaidam, kamēr oglīt nosprakšķi un pēc tam jānokoš viņa sārta. Galvenais, lai apakšā ir sārts, augšpus diezgan vienalga. Tad ievietojam pašu šļauku, bet vispirms pārbaudam, vai no viņas nenāk kaut kāda gumijas sūdiņa, kas bieži vien nāk ārā, ja viņi tiek mazgāti ar ūdeni. Nāk, karoči. Tad viņi jāiztīra šādu tam paplu visai šļaucņai cauri šā jāgriež, un pēc tam jāizpūš visu ārā. Laikiet tilpīgs darbs. Bet pēc tam vismaz kaklā nebūs gumijas gabaliņi velkot. Būs patīkamāk. Labi, mums varētu beigt. Andri varbūt nopūt oglīti sāru. No, to nespūlē. Pēc tam izgriezīs gabalu.
Pūs maigi. Nesip pa galvu. Bet labi pamācīja, bet pats kaut ko jaunu uzzināja. Tad uzmanīgi izpūšam. Izgriežam. Kad tas ir izdarīts tā, paņem no viena gala Tur ir ciet? un no otra gala, nē. Lai justu, vai nāk ārā. Un pēc tam, lai pārliecinātos, lieciet pēc eid. Bišķi tas rītās. Ja nejūtat gumijas gabaliņas, tad ļoti labi. Šļauku var likt iekšā. Kad oglīt nopūst sārtu, galvenais pašā apakšpusē. Var sākt vilkt. Ar pāris stipriem vilcieniem pietiks, lai viņu aizpīpētu. No kurienes Matīs tik gudrs palicis? Pret gaismu. Smukam efektam. Noģis. Jā. O. Nav. Trīs vilcienu un ūdens pīpa ir gatava. Visi vēl labi pamācīt šitā darāt, lai es tautā. Paldies!